Jānis Sīdašs. Ļoti skaists metiena atvairījums. Ļoti bīstams moments. Izveidojās Prizmas vārtu priekšā un Jānis Sīdašs notur spēles rezultātu nemainīgu. Kā jau mums arī diktors spēlē pateica, pēdējā periodā palikušas 56 sekundes. Te no vārtu priekš viens pats un Ripa. Nav vārtos, jā, nav pie Jānis Sīdašs kaut kādā veidā, interesanti, kā tur Sīdašam izdevās atvarīt. Kāda no komandām tagad vai dubultos pārsvaru Pantēras, kas par saspēli? Būtībā arī statiski stāvot. Šajā te trešdaļā Jākopsons par vēlu nedaudz piespēlē Mējam, kā viņš būtu vēlējies, bet tagad kas par epizodi, bet neizdodas. Neizdodas gūt vārds Mogo vienībai. Ļoti laba epizode. Jānis Sīdašs tiešām fenomenāli darbojas vārtos. Tātad mēs vēlreiz un Jānis Sīdašs šeit atcita Ripu. Un šeit bīstami tagad, un Ripa nav vārtos un ir izgrustīti vārti tur, un uzreiz pēc izgrustītiem vārtiem Ripa ieldo vārtos, bet Ripa ir... Laukuma neitrālajā zonā apsīt, gan viņam izdod saspēlēt Sprieslīs. Jānis Sīdašs mierīgi. Zonā ātri vien kļūtots, Vērkars labi iespēja jāgalniekē, Andersons, viens protams Sīdašs metiens. Jau teica arī Jānis Sīdašs tādā pašā veidā kā Aksels Ozols, kādas minūtes apkārt glābu savu komandu, pat arī piespēl pēc kārtas vidzonu. Nesimīgi vēl brīknību, labi iespējas, lai pretnieka aizsardzības zonā atspēl apakaļ. Arī pēc mētiena gan Sīdašs glāb savu komandu. Pirms būs pie viņa sargātējiem vārtiem, kā pirms pieminēju. Zem atkārtojumā. Tomēr viņš kārsums. Viņam vārtu gulums pirms tam uzvarā pret Pantērām. Rezultatīvu piespēli tagad Sīdašs glābi. Felbaums Sigmār Millers uzņem ātrumu ieslā pretnieka aizsardzības zonā. Ar to pusi izdara mētienu uz. Vārtu stāvu aizlīdēja Ripa. Pojats zilās līnijas uz otru malu Demiteram. Demiters skaista piespēle Brokmanim, vēl skaistāks metiens, bet vēl skaistāks Sīdašs tvēriens. Sīdašs. Spēlē apakaļ. Aleks Ostankovičs ieguri Lošmēls un gan tālu no vārtiem izslido Jānis Sīdašs. Un, acīm redzot, savu kļūdu labi iespēja jāgalniekiem. Strādnieks, jo pretnieka aizsardzības zonā atspēl metiens. Sīdašs. Izcils atvairījums Sīdašam. Pēc 25 sekundēm arī varēs atgriezties atpakaļ laukumā Maksims Širokovs. Tagad Alksnis. Ripa vārtu priekšā, vārtu staps. Vēl viens metiens Sīdašs, vēl viens Sīdašs. Ko dara Prizmas vārtus? Vēl viens metiens, vēlreiz Sīdašs. Fantastiski vārtos darbojās Jānis Sīdašs. Acīm redzot, noķēris rītu ir šajās epizodēs, bet vēl joprojām turpina. Un tālāk Vilmans, tālāk Gricīnskis, vēlreiz Vilmans. Izbrīst vārtu un tagad jau Sīdašs cietas sadursmē, bet... Jā, un tur ļoti lielā ātrumā tika vārdsargam atgādināts tikai 20 gadi viņam. Un, jā, protams, arī interesanta situācija ir zem, lai vārdsargiem izveidojusies, bet tagad pirmais uzbrukums no Asela. Feldbergs uz priekšu var doties tagad arī laukuma saimnieki. Labā mala, līdz vārtu priekšē mēģinājums pārspēt Sīdašu, bet piesedzis. Tuvos tur ir caur zilo līniju. Tur Renards Bērziņš, vēlreiz Bairons pietuvojas, mētā atvēr Sīdašs, viņa gubos un vēlreiz Jānis Sīdašs vārtos darbojas droši.
garām met viņš vārtu tālajiem stūrim. Un pamazām nomaina savu virknējumu Mogo, Sīdašs glābī. Puļats jau devās uz nomaiņu, negaidīja šādu piespēlu. Absolūti lielākais vairākums. Protams, hokeja spēlēšana savieno ar citām darbībām, un te vēlreiz Jānis Sīdašs. Jau pagājušajā sezonā vairākas lieliskas spēles, pār 60 metieniem spēja sakopot Mogo, un tas joprojām ir. Tagad izgājiens 1-1, Želabovskis metiens un Sīdašs. Jānis Sīdašs. Pat spēlē, kurā prizma atrodas Veldbergs, uz priekšu var doties tagad arī laukuma saimnieki. Labā māla, līdz vārtu priekšē mēģinājums pārspēt Sīdašu, bet piesedzis. Tuvos tur ir caur zilo līniju, tur Renards Bērziņš, Žānais Bairons pietuvojas, mētā atvēr Sīdašs, viņa gubos, un vēlreiz Jānis Sīdašs vārtos darbojas droši. Garām met viņš vārtu tālajiem stūrim. Un pamazām nomaina savu virknējumu Mogo, Sīdašs glābī. Puļats jau devās uz nomaiņu, negaidīja šādu piespēlu. Absolūti lielākais vairākums. Protams, hokeja spēlēšana savieno ar citām darbībām, un te vēlreiz Jānis Sīdašs. Jau pagājušajā sezonā vairākas lieliskas spēles, pār 60 metieniem spēja sakopot Mogo, un tas joprojām ir. Tagad izgājiens 1-1, Želabovskis metiens un Sīdašs. Jānis Sīdašs. Pat spēlē, kurā prizma atrodas Ziemiņš. Spēlē atpakaļ uz zilo līniju. Redliks. Meija. Ziemiņš nomaina mālu, Sarkanis met Sīdašs atvaira. Jānis Sīdašs vēl viena epizode, vēlreiz Sīdašs. Šoreiz jau tiek galā ar Ziemiņa metienu.